Ar vienu soli tu esi iegājis jaunajās tehnoloģijās, un tagad mums atliek vienīgais izbaudīt to visu. Nevarēja nepamanīt, ka tu brauc pa sabiedriskā transporta joslu. Jā, pilnīgi pareizi. Tas ir drīzāk tā ir atbalsta programma, lai tomēr salīdzinoši elektromobīļos doto brīdi ir dārgāki nekā iekšdedzes dzinēju mašīnas. Un līdz ar to arī mūsu valsts domā, kā palielināt elektromobīļu skaitu uz ielām. Un tad tās ir tās priekšrocības, ko mūsu valsts ir devušas tiem elektromobīļu īpašniekiem. Elektromobīļiem, konkrēti BMW, pirmā apkope ir pēc 2 gadiem, kuras laikā īstenībā tika nomainīti 2 filtri, kas ir īstenībā salona filtri, un nomainīts viens šķidrums, kas atbild par apkuras sistēmu. Un kas pats interesantākais, ka nākošā apkope ir atkal pēc 2 gadi, bez nobraukuma ierobežojuma. Bet šo mašīnu var stumt, vai ne? Tas nozīmē, ka agrāk beidzās degvielas stumjam. Stumt var. Tad varbūt nāksies bišķi arī pastumt. Man ir gadījies diezgan vienreiz, bet es esmu tieši apstājies pie pašas stacijas. Šobrīd mēs esam ļoti tuvu tai situācijai. Mēs tagad esam atslēguši pilnīgi visas funkcijas. Gan ventilāciju, gan apsildi, visu iespēju. Tāpēc arī logi ir aizsvīduši. Es nezinu, kā jūs, bet es nedaudz satraucos. Nē, tas nav jāsatraucās. Jā, viss ir balts. Nu redz. Nu jā, redz. 0,5%. Nu, perfekti. Tā esam veiksmīgi nokļuvuši e-motion officā, kur Dainis ikdienā saimnieko. Esam vēl joprojām VEF kvartālā. Un Dainis ir viens no VEF kvartāla tādiem iemītniekiem. Tas nav tikai office, bet, kā teicu, tā ir arī sava veida ražotne. Tā ir ražotne. Tieši elektrotehnikas ražotne. Jūs turpināt tradīcijas. Jā, mēs savā ziņā turpinām tieši tādu tradīcijas. Arī studiju gados tāpat es biju šeit ciemiņš ir bieži. Mēs gājām ekskursijās, apskatīt ražotnes. Esam it kā leģendāra vēsturiskā vietā, bet ar skatu uz nākotni, ar inovatīvām idejām, ar foršiem nākotnes projektiem. Jā, un tas ir arī tas dzinējspēks, kas arī, kad tu vakarā pēc darba izēj ārā, tu skaties uz tām visām ēkām, uz to visu, un tur ir savs šāms tajā visā. Daini, paldies! Paldies par veltīto laiku. Jā. Diezgan ekstrēms brauciens mums šodien izdevās. Bet pozitīvs. Bet pozitīvs nobeigums tam visam. Paldies!